Sveicināti! Mani sauc Ramona, un šis ir mācību video par, manuprāt, ļoti vienkāršu riņķa elementu, ko sauc par cilpu. Cilpa ir elements, kas tiek izpildīts horizontālā plaknē, un tā būtība ir tāda, ka riņķis it kā met cilpas ap jūsu ķermeni vai kādu tā daļu. Visvienkāršākā cilpa ir cilpa, kas tiek izpildīta vidugļa rajonā, un izskatās viņa šādi. Vai ir attiecīgi uz otru pusi? Šādi. Parasti gan cilvēki izpilda cilpas uz to pusi, kas ir viņu dominējošā puse, griežot riņķi uz ķermeņa. Tātad, ja cilvēks griež riņķi pa kreisi, tad cilpas viņš parasti arī izpilda pa kreisi, kas izriet no riņķa tehnikas. Jāievēro ir divas lietas. Pirmā, elementa izpildīšanas laikā riņķis atrodas horizontāli vai gandrīz horizontāli, bet nekādā gadījumā ne šādi. Te jums ļoti palīdz inerce. Tāpēc, ja jūs uzsākat kustību no vietas, es jums ieteiktu riņķi nedaudz ievērzēt pretējā virzienā un tikai tad aiziet uz cilpu. Tieši tāpat, ja jūs veicat cilpu uz labo pusi. Otrakārt, jums ir jāpievērš uzmanība tam, kā jūs paņemat riņķi. Un princips ir ārkārtīgi vienkāršs. Jūs riņķi visu laiku ņemat tā, ka jūsu plauksta atrodas uz leju. Tātad, no virspuses ar plaukstu uz leju, nevis, piemēram, šādi, no apakšpuses ar plaukstu uz augšu. Un šis princips darbojas viscaur. Tātad, pārņemot riņķi no rokas rokā caur priekšpusi un arī pārņemot riņķi no rokas rokā caur aizmuguri. Lai nerādot kustību, ir ļoti grūti saglabāt horizontāli, tāpēc es riņķi atbalstu pret grīdu. Un arī jūs, kamēr mācaties šo kustību, varat tā darīt, bet principā izpildot šo kustību, šāda riņķa pozīcija ir nepieļaujama. Tātad arī nomainot rokas caur mugurpusi, jūs riņķi ņemat ar plaukstu uz leju no virspuses. Šādi. Nevis šādi, kas ir visbiežāk pieļautā kļūda. Jo cilvēkiem liekas ērtāk riņķi paņemt šādi, taču ja jūs izdarīsiet tā un turpināsiet kustību, tad jums iznāk lauzt ārā roku, nemaz jau nerunāt par to, ka šādā pozīcijā ir ārkārtīgi grūti saglabāt horizontāli. Pārdodot riņķi no vienas rokas otrā, jums nav obligāti roka jāpieliek blakus otrai rokai. Jums starp abām rokām var būt apstatums. Ja mēs runājam par roku nomaiņu caur mugurpusi, tad pārdot riņķi no rokas rokā tā, ka jūs pieliekat otru roku blakus pirmajai, ir diezgan sarežģīti, jo jums roku iznāk turēt ļoti stipri aiz muguras, pretī jūsu ķermeņa viduslīnijai, un visu sarežģī apstākļus, ka jūs viņu nedrīkstat turēt ar plaukstu uz augšu, kāpēc bieži rodas šī te kļūda, bet jums viņai jātur ar plaukstu uz leju. Tāpēc atcerēsimies, ka mums ir vēziens, kas nozīmē, ka jums patiesībā roka nav jātur tieši aiz muguras, bet jūs viņu varat turēt izstiet uz muguru pusi sānā. Šādi te. Un tad pārdot riņķi no rokas rokā vairs nav nekādu problēmu. Paturot prātā, ka riņķa pārdošanas brīdī mēs neturam riņķi sašņaukt no visa spēka šajā rokā, bet vēziens mums ir ļoti atslābināts. Jo tuvāk cilpas laikā jūs turat riņķi savam ķermenim, jo tuvāk jūs varat pielikt vienu roku otrai, riņķa pārņemšanas brīdī, šādi. Un attiecīgi, jo tālāk atrodas riņķis no jūsu ķermeņa, jo tālāk būs jūsu rokas, pārņemot riņķi no vienas rokas otrā.
gan skaitās, ka šī ir cilpa, kas tiek izpildīta Vidukļa rajonā, jums nav obligāti jāpieturās stingri pie tā, ka jums šī cilpa ir jāveic tieši ap Vidukli. Jūs patiesībā riņķi varat turēt daudz zemāk, tik zemu, cik gara ir jūsu roka. Atšķirība ir tikai augstumā, bet tehnikā nekas nemainās. Un patiesībā cilpu, kas tiek izpildīta ap gurniem, ir daudz vieglāk izpildīt nekā cilpu, kuru jūs izpildat ap Vidukli, jo jums iznāk turēt augstāk rokas, un tas ir neērtāk. Cilpas var izmantot kā atsevišķu deju elementu, stāvot uz vietas vai, piemēram, ejot uz priekšu. Vai arī jūs tās varat apvienot ar griezieniem ap savu asi. Īpaši noderīgi tas var būt situācijā, ja jūs esat pabeidzis kādu elementu, un jums mūzikā ir palicis vēl nedaudz laika līdz piedziedājumam, kuru jūs esat nolēmis sākt ar citu elementu. Tad jūs varat veikt vienu vai vairākas cilpas, lai aizpildītu šo laiku. Cilpas var izmantot arī kā pāreju no viena elementa uz otru, vai lai nonāktu, piemēram, no darbības horizontālā plaknē uz darbību vertikālā. Piemēram, ja es no spirāles vēlos nonākt uz astotnieku, tad man būtu ērtāk, ja pabeidzot spirāli, mana roka atrastos nevis ar plaukstu uz augšu, bet ar plaukstu uz leju. Un tad man ir ērti aiziet uz astotnieku. Es, protams, varu darīt šādi te. Bet tas izskatās neveikli, un mēs zaudējam kustības un dejas plūdenumu. Kā rezultātā mums vajadzētu sākt satraukties par to, ka mūsu deja izskatās nevis pēc dejas, bet pēc triku virknes mūzikas pavadījumā. Jo tieši pēc tā tas arī izskatās, ka es taisīju spirāli, un tad es taisu astotnieku uz priekšu. Šo problēmu mēs varam vienkārši atrisināt abiem elementiem, pa vidu ieliekot cilpu. Ievērojiet, ka pabeidzot spirāli, mana roka atrodas ar plaukstu uz augšu, bet pabeidzot cilpu, mana roka atrodas ar plaukstu uz leju. Un no šīs pozīcijas man ir ļoti ērti aiziet uz priekšu vērstu astotnieku. Tādā veidā es pulcoši esmu pārgājusi no spirāles uz astotnieku un vienlaikus nomainījusi darbību horizontālā plaknē uz darbību vertikālā plaknē. Paldies par uzmanību un lai jums veicas mācību procesā!